Karovkins redzam ar Ježovu kopā laukumā. Jā, vienā pār. Kuznecovs spēlē divos uzbrucēju un Ripa vārtos. Ježovs no zilās līnijas metiens. Metiena izdarīšanas brīdi. Jānis Sprokts mēģinot vins. Ozoliņš. Cibuļskis. Metiens. Un būs Ripa vārtos. Ripa vārtos! Aleksandrs Kniževijs ieturēja. Ilgu pauzi. Noskaņojumā, protams, pēc šādas epizodes paskatīsimies to vēlreiz. Viss sākās ar Cibuļska lielisku metienu no zilās līnijas. Jā, Tomašs Surovis ļoti labi pacīnījās vārtu priekšā un atspēlēja brīviem Aleksandram Kniževijam. Redzam, tur aizsargs centās vēl glābt, ko varēja, bet Surovis piespēl un Sandis Ozoliņš ļoti labi pieslēdzās uzbrukumam un Ripa vārtos! Oskars Cibuļskis! Un Kartigans iespējams tur mainīja Ripas lidojumu virzienu. 31, tagad 18. Skatāmies vēlreiz. Otro reizi pēc kārtas veiksmīgi beidzas Oskara Cibuļska metiens no zilās līnijas. Kartigans vārds priekšā tur cīnījās. Varbūt jā, varbūt nē. Nevēlts, bet un šobrīd labs uzbrukums. Sprokts. Un Ripa vārtos! Šobrīd nebija skaidrs, ko darīja Trevis Skots. Tā dzimušais Nikita Listratovs. Viņš nav pieteikts. Viņš ir spēlē jauniešu komandā Bielī Midveģi. Skatāmies, jā, Trevis Skots arī cipa tiešām ir nesaprotami šajā epizodē. Iespējams, viņš vienkārši paklupa, iespējams. Uzbrukums. Tur labi cīnās Lauris Dārziņš uz savas zilās līnijas. Un Mārtiņš Kārcums! Un divas minūtes, jā, Katičevam. Par pretinieku. Un Bulīts par pretinieku turēšanu ar Novi Bulīts. Martiņam Kārsumam būs iespēja izpildīt Bulīti. Un ja viņš iemetīs, tad mums tie būs 10. vārdi skaidriskajā mazā. Soda metieni, jā. Un Martiņš Kārsums vai Trevis Skots. Un Ripa vārtos! Ripa vārtos! Precīzs metiens starp kājsargiem un Mārtiņš Kārsums. Spēlēt skaidriskajā mazākumā. Redzam, augstusinīgi paskatījās, ko dara vārdsargs un precīzs metiens starp kājsargiem. Minūte 10. skaidriskais mazākums Rīgas Dinamo komandai. Nē, stūrī tomēr šeit Afanāsenkovs kā 4. aizsargs vēl ir laukumā, 25. numurs un Derons Kvins. Jā, tā kā 4 uzbrucēji un rezultatīvākais aizsargs Kvins. Kuznecovs saspēlēs ar Afanāsenkovu. Turpina viņi šo saspēli. Un Ripa vārtos. Dmitrijs Afanāsenkovs pārspēlēs. Viņš tajā sezonā diezgan daudz spēlē. Pa degunu nedaudz dabojis. Ozoliņš. Roters. Surovis un Ripa vārtos. Ripa vārtos. Arī trešais šīs maiņas uzbrucējs gūst vārtu. Redzam, ļoti augstusinīgi arī Tomašs Surovis tur vārtu priekšā, kurš pret kuru pārkāp noteikumus, var teikt, viņš nopelnīja šo. Un tagad Girts Ankepāns tur patraucēja un Ripa vārtos! Tiesnesis nedaudz patraucēja, bet Trevis Skots šodien laikam nav viņa diena. Georgijam Bejaršinovam. Kuram tūdaļ būs debija kontinentālajā hokeja līgā. Šeit visai kurioza situācija, bieži tāda negadās redzēt, bet gadās arī tā. Šeit Trevis Skots, protams, šādu metienu viņam vajadzētu vērt.